Čau. Čau. Čau, čau. Čau. Nu, tu atceries, ar ko tas sākās? Es atceros. Pagaidzi vēl nefilmēju. Openers. Nu, kas tur bija? Ko tur vajag? Ar ko tas sākās? Atceries? Ar tautisku domāšanu. Pilnīgi jauna joma. Kā tā? Zemnieki var, zvejnieki nevar. Vai ne? Vajag izdarīt. Un tad tu nāci ar padomu un tad izdarījām. Liels prieks jūs redzēt. Lielā loma 2015 balvas pasniegšanā. Ārā ir drēgns, nemīlīgs vakars, bet mēs šeit esam pulcējušies, lai atcerētos, kā gājis šī kārtā. Jā, ļoti aizrautīgi mēs ķērāmies pie darba, domājām nosaukumu šim te apbalvojumam, kur bija dažādi varianti. Man liekas, varbūt, ka tas pat bija mans variants, kas beigās aizgāja. Un, jā, tas bija tāds laiks ar aizrautību. Mēs vēlējāmies dot nozarei to, ko viņi ir pelnījusi, jau sen ir pelnījusi. Lielais loms ir viens foršs iemesls, lai visi nozari sanāktu kopā un riktīgi nosvinētu, vai ne? Tāda ļoti, ļoti forša radoša prāta vētra. Ja, tur nebija tāds kāds kaut ko diktēt, bet sēdējām pie galda. Man liekas, tas bija Normanda Rieksniņa kabinets, kur arī visi kopā spriedām, kādas nominācijas varētu būt. Viņas nebija ļoti daudz. Jā, bet tā bija viena tāda forša prāta vētra, kur mēs visi kopā metām idejas galdā, un tad arī labākās atlasījām. Tā bija tāds kopdarbs. Es pie tevīm nācu ar padomu lūgt, jo man likās, ka tu esi tas īstais zivi cilvēks. Interesanti, tev likās. Daudziem liekas, ka es esmu zivs dzīvā veidolā. Vēl es ļoti labi atceros, mani tiešām bija diezgan skeptisks tas, kaut kāds stikls, un tagad balvas no stikla, no Oskars. To es saprotu, vismaz puskilograms sudraba, ko es saprotu, jā. Braucām ar elektromašīnu pirmo reizi, un gandrīz baterija mums izbeidzās atpakaļ braucot no Jūrmalas. Tas bija bišķi kurjos, bet tas, kas bija mākslinieks, piedāvāja no jūras izskalot kuģa vrakiem, koka dēļus iestrādāt šai mākslas darbā, ja, šai balvā, un tas man likās iedot, tas bija wow. Tas bija kaut kas tāds riktīgi vēstures. Ļoti sena liecība, kad zivsaimniecības nozare bijusi un pastāvēs mūžīgi. Man sāka patikt šādas stikla balvas. Tas ir tas, ko es atceros no pašiem sākumiem. Tie bišķi maina. Un faktiski visi notikumi, kas mūs nedaudz maina, liek mums izdarīt kaut ko tādu, ko mēs katru dienu neesam darījuši. Viņi ir tādi, kurus nevar aizmirst un kas veido mūs. Tā kā lielais loms ir daļa manis. Un es esmu daļa lielā loma. Un lielais loms ir daļa Latvijas. Steidzīgās burzmas, no pilsētas trokšņa un neprātīgā lielceļa ātruma uz mirkli apstājies, lai ar skatienu mēģinātu uztaustīt tikai nojaušamo celiņu krasta kāpās. Te man neapdzīs, te nav ceļa zīmi, un tomēr taka spītīgi izved mani jūras krastā.
Norims jūra, kad saules atvers. Lēni, lēni, lēnāk vēl. Tiek nolausts vakara plīvurs. Rāmi, rāmi, rāmāk vēl. Norims jūra, kad saules atvers. Pa vienam vien logus, kā plaksti aizveri aizvērs. Paslēpjot pagalma kokus, un zvaigznes kā tīklā savērs. Labvakar, augsti godātais prezidenta kungs. Labvakar, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze. Labvakar, ministra kungs. Labvakar, ekscelences. Labvakar, konkursa lielais lomas laureāti un visi zivsaimniecības nozares pārstāvi šajā zālē. Šovakar šeit mēs esam šajā krastā mazliet saviļņoti, jo svinam svētkus jau 10. reizi. Un pasniedzam balvas Zemkopības ministrijas konkursā Lielais loms. Aicinu uz skatuves teikt svētku runu Zemkopības ministru Armandu Krauzi. Labvakar! Augsti godātais prezidenta kungs, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, lielais lomas laureāti un viesi. Sveicu jūs visus šovakar 10 gadu jubilejā, lielā loma jubilejā. Un es teiktu, ka Zemkopības ministrija ir atbildīga par tādām 3 nozīmīgām tautsaimniecības nozarēm, 3 balstiem, kas balsta mūsu tautsaimniecību. Un es kā zemnieks, lauksaimnieks, domāju, ka braucot šurpu šeien, es tā iedomājos, kā tas izskatās. Es braucu, un tur pavisam nesen bija rudzu lauki, kuri viļņojās, kur vasarā tā kā rudzi vēl zied, ļoti skaisti izskatās. Un tā ir tā lauksaimniecības puse, kur mēs redzam. Un tad, protams, dodoties jūras virzienā, mēs noteikti nokļūstam silā, tādā kārtīgā priežu silā, kur smaržo pēc
priedēm, pēc sveķiem, kas arī tomēr ir mūsu kokrūpniecība, mežsaimniecība. Un tad tā turpinot jūras virzienā, mēs nonākam jūras malā, kur, protams, tādiem kā es, kas nav ar jūru saistīti, mēs skatāmies un ievelkam elpu un jūtam, jā, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Bet, protams, arī šīs jaukās emocijas atgādina par nozari, par zivsaimniecības nozari, kur ir ļoti, ļoti svarīgi mums, jo pie jūras parasti sagribās kādu zivtiņu. Un es teiktu, ka tieši tas ir tas svarīgākais, ka zvejniecība, zivju pārstrāde, viss kopā veido mūsu zivsaimniecību, kur tiešām ir Latvijai vēsturiski ļoti nozīmīga, kur arī šobrīd ir ļoti nozīmīga eksporta nozara. Un, es nevaru iedomāties, kā mēs varētu iztikt bez zivju produktiem ikdienā. Un, starp citu, arī zivju produkti atstāja tādas kārtīgas pēdas ikdienā. Es dabūju no zvejniekiem pavisam svaigu Baltijas mēncu, kas tagad ir retums, un es viņu uzcepu savā virtuvē, un man vesela nedēļa tā virtuve joprojām smaržo pēc zivīm, tā kārtīgi. Ja? Tā kā tiešām es domāju, ka tas parāda to, kā ietekme ir zivsaimniecībai ne tikai uz ekonomiku, un viņa balsta, viens no mūsu balstiem, bet arī mūsu ikdienā atstāja pēdas. Bet tiešām šis ir jubilejas pasākums, un es esmu ļoti priecīgs, ka nozarē mēs suminām dažādās nominācijās šeit lielā lomā, un man liekas, ka varētu arī lielais loms kaut ko mācīties nedaudz no lauksaimniekiem. Un pagājušo gadu sējējā mums radās te uz skatuves stāvot, ne tieši man, bet tiem, kas tur runā, ideja, ka vajadzētu sumināt labāko Latvijas produktu tirgotāju. Bet varbūt kā arī lielā lomā vajag sumināt labāko zivju tirgotāju Latvijā. Un tad jūs papildināt to visu nozaru, sākot ar zvejniekiem, pārstrādi, un tad beigās pielikt klāt arī to labāko tirgotāju. Jo mums jau svarīgi arī pārdoti. Tā kā es novēlu, lai tiešām visā ķēdē visiem, kas strādā, lai jums viss izdodās, un lai jūs tāpat kā līdz šim strādātu visas nozares labā un visas Latvijas labā. Lai jums priecīgs vakars! Dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Dāmas un kungi, un laiks sākt mūsu apbalvošanas ceremoniju ar pirmo nomināciju, kuru pasniegs zemkopības ministrs Armands Krauze. Nominācija Gada kapteinis jūras zvejniecībā.
Es domāju, ka es arī varētu būt makšķernieks tāds kārtīgs. Tur jau nav jāmācās. Ja es iekāptu laivā, es varbūt būtu arī kādu brīdi zvejnieks. Bet, lai kļūtu par kapteini, ir ļoti nopietni jāmācās un arī jāstrādā un jāgūst profesionālās iemaņas. Mums Latvijā ir ļoti labas jūras skolu tradīcijas, un es zinu, kā arī šobrīd šie amati ir pieprasīti un mācās jaunieši. Bet man liekas, ka tas, kas ir ļoti interesanti, ka cilvēki, kas nonākuši līdz zvejniecībai, savā karjerā ir guvuši iemaņas arī kaut kur citur. Piemēram, mūsu jūras spēkos, dienējot, strādājot uz tankuģiem un pēc tam tomēr nonākot zvejniecībā. Tepat mūsu piekrastē Baltijas jūrā. Un šī nominācija un šīs nominācijas laureāts ir tieši arī šādu pieredzi guvis. Lūdzu video, jā? Lūdzu video. Visu savu bērnību vasaras laikā bija jāpavada man pie jūras kāpās, jo mammai ļoti patīk sauļoties, un man vienmēr ņēma līdzi. Tālumā tu redzi tos kuģus no pludmales, kaut kā vilka uzzināt, kas tad tur notiek tālāk aiz tā horizonta. Pat cik mācījos Liepājā, vidusskolā, pabeidzot pamatskolu, pēc 8. klases iestājos Liepājas jūrniecības skolā. Pēc tā 2. kursa mēs piedalījāmies regatē starptautiskajā. Un pēc 3. kursa jau nokļuvu zvejas kuģu praksē. Sanāca pabūt Mauritānijā pie Āfrikas krastiem. Pēc jūras skolas beigšanas jau saņēmu uzaicinājumu strādāt uz akcijas sabiedrību Brīvo vilni. Mēs grupā bijām 3 latviešu čaļi. Un visi 3 nokļuvām Brīvā vilni. Un tad 98. gadā kļuvu par kapteini. Nezinu, vēl tā jūra patīk. Jūra nekad nav par daudz. Ir būts tepat Eiropā un pat līdz Āfrikai, arī tur strādāts. Bet Latvijai tomēr tā jūra arī ir liela un plaša un skaista un sirdī tuva. Kapteinis atbild par visu, par kuģi, par komandu, par drošību uz kuģiem. Ir bijis tādas situācijas, kad trālī ir trapījušies 2. pasaules kara mīnu rati. Tiešām kaitina, kad tur nevar zvejot, nevar izlikt trāli un zvejot zivis. Tad tur ir ko papūlēties, lai viņas dabūtu ārā no trāļiem. Lielo lomu var salīdzināt ar ģimeni, kad ir mīļotā sieviņa, bērni, kad jūrnieks sagaida mājās no jūras. Komanda tā ir kā ģimene. Novēlu tad, lai tie lomi būtu stabili lieli vienmēr un nekad neizsīkst. Aicinām uz skatuves saņemt balvu kapteini Igoru Cisljonoku. Visiem klātesošiem. Skaists un vērtīgs apbalvojums. Paldies. Noteikti gribētu pateikt paldies saviem vecākiem, kuri atbalstīja manu vēlēšanos iestāties jūras skolā. Paldies Liepājas jūrniecības koledžas pasniedzējiem. Noteikti gribētu pieminēt savu kuģu komandu. Tas ir mūsu kopīgs sasniegums. Paldies noteikti pateikšu visiem zvejas kuģu kapteiņiem par sadarbību, darbdevējiem par uzticību, ģimenei par doto mīlestību. Un nobeigumā pateikšu tā, tuvojoties svētkiem, daudz laimes dzimšanas dienā un paldies Latviju! Paldies, ministra kungs, paldies, laureāti.
Zemkopības ministrijas konkurss Lielais loms nebūtu bez tiem ļaudīm, kas viņu radīja. Un tāpēc es tagad gribētu aicināt uz skatuves Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktoru Normundu Riekstiņu, lai viņš padalītos arī par to, kā norisinājās šī gada konkurss. Labvakar, augstu godātais prezidenta kungs, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, ministra kungs, kolēģi un draugi. Man ir prieks būt šajā reizē kopā ar jums. Es jau 10 gadu garumā arī esmu bijis klāt pie šī procesa. Jāsaka, tā man sadalās varbūt šie 10 gadi pirms lielā loma un jau pēc lielā loma. Un, manuprāt, nozare ir augusi pašapziņa, arī kļuvusi nozare spēcīgāka ar to, ka sabiedrība saredz un saskata nozari caur šo konkursu, un arī no valsts puses tiek atzīta tā nozare par būtisku un svarīgu Latvijā. Man arī ļoti liels prieks, ka šodien galvenās Latvijas amatpersonas ir šeit kopā ar mums šajā 10 gadu jubilejā. Un, ja mēs skatāmies, kā attīstījies konkurss, teiksim, mēs sākumā nācām kopā un secinājām, ka nozarē ir vajadzība šī atpazīstamība, tā ir tradicionāla vēsturiska nozare, un pie tā mēs strādājām, un Lielais loms tapa. Un pa šiem gadiem ir Lielais loms attīstījies. Sākumā nebija tik daudz nominācijas, bet pakāpeniski mēs sapratām, ka dažādās nozares jomas ir pelnījušas savu atzinību. Un tagad to nomināciju ir diezgan daudz. Šogad nākusi klāt ir jauna nominācija, projekts piekrastes attīstībā, kur arī mēs gribam novērtēt to devumu, ko attiecīgie cilvēki piekrastē mēģina dot, lai piekrastē nezustu zivju smarža. Tas, man liekas, ir viens no būtiskiem momentiem, kur ar dažādām likstām, kas ir nozarē, ar krājumu kritumiem, ekonomiskām krīzēm, arvien grūtāk paliek strādāt ar zivīm, radīt šos produktus, bet nozara ir sīksta un izturēt spējīga. To mēs redzam, un arī daudzu gadu garumā arī Lielais loms to apliecina. Šajā gadā tad bija 8 nominācijas, un mēs tiešām esam apmierināti, ka bija daudz pieteikumu, bija daudz kandidāti, un 32 kandidāti tātad uz šīm 8 nominācijām. Un dažās bija vairāk, dažās mazāk, un visvairāk priecē, protams, tas, kad jauns un daudzsološs nozarē bija veseli 8 pieteikumi. Tas nozīmē, ka nozara neiznīks, ka tas viss turpinās, ka ģimenes ir spēcīgas un viņu bērni dodās tais pašās pēdās un nozarē turpinās. Šī pārmantojamība, manuprāt, ir ļoti svarīga. Un arī gribētu, lai šis mūsu konkurss arī turpinās un ar vien jauni kandidāti nāk klāt. Man liekas, tas arī varētu būt viss, ko es gribēju teikt saistībā ar vērtēšanu. Vērtēt bija smagi, jo jāsaka tā, ka visi liekas ļoti godājami un cienījami, lai saņemtu šo balvu, bet skaidrs, kad uzvar labākais. Šajā gadā arī mēs nepielietojām veicināšanas balvu, jo gribējām celt to latiņu tātad šai galvenajai balvai, ar kuru tātad tiek izcelts gaismā tas galvenais uzvarētājs. Tātad tādas varbūt nianses saistībā ar iepriekšējiem gadiem, bet ļoti vēlētos, lai konkursu dod jaunas emocijas, jaunu stimulu, jauniem cilvēkiem nākt nozarē un turpināt darboties. Paldies! Jā, aicinu jūs palikt uz skatuves, jo es varu pieteikt nākamo nomināciju. Nominācija Gada uzņēmums akvakultūrā. Lūdzu, Riekstiņa kungs, neliels komentārs par šo nomināciju. Domājot par šo nomināciju, man kaut kā galvā visu laiku nāk tas, kad
katru gadu mums ir jācīnās par zivīm, kuras zvejnieki spētu zvejot un dabūt zvejot, un ar katru gadu paliek ar vien šaurāk un šaurāk. Ja Baltijas jūrā zivju krājumi nav labā stāvoklī, un mēs pacientus zaudējam vienu pēc otra attiecīgās zivju sugu. Ja, tātad mēs esam jau zaudējuši mencu, esam zaudējuši lasi, bija problēmas ar reņģi pagājušajā gadā. Šogad nekad neticētu, kā arī brētliņai varētu šim te lielajam, milzīgajam krājumam notikt kaut kas slikts, bet uz nākošo gadu ir tāda 32% samazinājums. Kāpēc es to saku? Tāpēc, kad ar visām šīm te problēmām, kas ir ar dabiskajiem krājumiem, un tas nav tikai Latvijā, nav tikai Baltijas jūrā, bet kopumā pasaulē, arvien grūtāk un grūtāk ir nodrošināt tās vajadzības pēc zivīm, ko prasa gan Latvijā, gan pasaulē. Un jāsaka tā, ka zivju audzētāji, tie, kas ar savām rokām spēj izaudzēt, nevis attiecīgi dabā jāmeklē šie resursi, ir tie, kas, manuprāt, varētu glābt gan Latviju, gan pasauli. Un jāsaka tā, ka Latvijā ir tādi cilvēki, kas ir ar sirdi un dvēseli šajā jomā. Un es gribētu teikt, tāpat kā piekrastes zvejā, tā arī akvakultūrā ļoti bieži vai arī praktiski gandrīz visos gadījumos tas ir ģimenes ieguldījums šajā biznesā. Tās ir ģimenes uzņēmumi, kas cenšas radīt šo pievienoto vērtību Latvijai. Un tāpēc arī prieks, ka mūsu uzņēmēju darbība, manuprāt, stiprina Latvijas ģimenes. Un tas ir ļoti pozitīvi. Un šeit ir viens piemērs, ko šodien vēlamies apbalvot un celt šeit godā uz šīs skatuves. Lūdzu, video! Nezinu, tas laikam šūpulī ir ielikts, kad vienkārši ir vajadzīgs būt tai dabā. Komanda ir jau vairāk gadu garumā sastrādājušies un tam līdzīgi. Pavēlkam viens otru zobu savreizi. Mums ir 2 ekskavātori, viens dampers, ko vest ārā šitos dubļus, viss, teiksim, notiek tīrīšana. Sieva tāpat iesaistās procesā, tā kā visi zivs ir izcēlus viņa, mēs jau tikai neko, mēs tikai pašķirojam. Tas, ka dēli iesaistās, tas ir viennozīmīgi ļoti liels pluss, jo jaunākais ar tehniku uz to visu ekskavātoru rakšanu, remontēšanu. Es tikai, vārdu sakot, vairāk ar finansēšanu nodarbojos. Tā kā bez dēliem ir tā kā bez rokām. Tad, kad tu aizbrauc kaut kur uz ārzemēm, nedēļu nodzīvot, tad tev jau mājās aizskriet uz dīķiem, vīku un visu tas. Ja mēs darām, tad mēs izdarām tā, lai pašiem prieks un arī kaimiņi sakot, te ir kārtīgi saimnieks kaut ko dara. Mans lielais loms ir mani dēli, sieva un viss tas, ko es daru. Jo tas viss ir no hobija izaudzis pa biznesu, un ja biznesa ir hobijs, tad tas ir tikai pluss. Ko es novēlu, lai cilvēkiem zivju garšot, lai viņu ēstu biežāk un lai nozara attīstītos, ir vajadzīgi vismaz 4 līdz 5 Ziemassvētki jaunie gadā. Un tad nozara plauks. Aicinām uz skatuves saņemt balvu zemnieku Ērika Rāvas zemnieku saimniecības īpašnieku Ēriku Rāvu. Vakar.
gribēju pateikties tiem, kas man ir izvirzījuši, ģimenei, sievai, dēliem, arī manai komandai, kas man vienmēr ir nākus palīgā, vai lietas slīst, vai saules piesaules kādreiz. Tā kā tādā veidā mēs tikai cīnamies uz priekšu. Un man liels gods dzīvot un strādāt Latvijā. Paldies! Manas pēdas iegrimst liedegas smiltīs. Samaltos, sadrupušos, pārskalotos un atkal izžūšos stāstos. Ja es apstātos, arī stāsti norimtu, bet neapklustu. Pat ja manis te nebūtu, vējš neļautu smiltīm sastīt. Viļņi iznestu krastā vēl kādu priekšā uz sevī glabāto stāstu. Par mums.
mājas, bet visas viņas samet mani un visēnākās ciltis. Stājies uz mirkli. Koris Anima. Laiks nākamajai nominācijai. Nominācija Gada projekts piekrastes attīstībai. Aicinu uz skatuves komentēt šo nomināciju un pasniegt balvu Saukrastu novada domas priekšsēdētāju Normundu Līci. Cienījamie valsts vadītāji un zivsaimnieki, labvakar mūsu mājās. Ir tiešām prieks uzņemt jūs šeit Saukrastu novada zvejniekciemā. Un arī, es domāju, visi kopā baudījām mūsu brīnišķīgo Saukrastu jaukto kori Anima. Zvejnieki un piekrastē dzīvojušie, manuprāt, ir tie, kas ir pratuši visos laikos pielāgoties, būt stipri. Un tā jau 18. gadsimta beigās šeit pat zvejnieki Vidzemes piekrastē, Liepupē, Skultē, zvejniekciemā sāka būvēt lielos kuģus. Un kopumā šeit pat ir uzbūvēti apmēram 60 lielaivas un burinieki, kas ir pratuši arī doties tālos okeānos. Šobrīd liekas pavisam neticami. Bet to, cik ļoti zivsaimniecība ir spēcīga un kādu ieguvumu tā var dot, mēs varam baudīt arī tagad šeit Zvejniekciema kultūras namā, kas ir pašu zvejnieku uzbūvēts. Tepat blakus arī ir gan skolas, stadions, bijušās siltumnīcas, daudz dzīvokļu mājas, arī privātmājas. To visu zvejnieki ar savām rokām, jāsaka, gan kolhozu laikos, bet prata radīt. Un šeit bija ļoti, ļoti spēcīgs zivsaimniecības uzņēmums, kolhos, un kur bija ap 1500 darba vietas. Bet dažādi laiki mainījās, un šobrīd arī tepat blakus atrodas 4. lielākā osta Latvijā, kurā arī aiz loga redzama, kur arī joprojām ir zvejas kuģi, un tepat arī mūsu piekrastē strādā piekrastes zvejnieki. Un jāsaka, lai to lielo ieguvumu varbūt dod lielie zvejnieki, bet īpašu gandarījumu mums, Latvijas iedzīvotājiem, es domāju, katram no mums un arī mūsu viesiem tieši dod šie te piekrastes zvejnieki, kas ir īpaša vērtība, kas, manuprāt, būtu saglabājama tieši tāpat kā šis arhitektūras piemineklis, kas vēl gaida savu restaurāciju, bet jo visi mēs gribam redzēt, kā tad ir šī vēsturiskā amata prasme, apskatīt laivas, apskatīt tīklus, murdus, kopā ar zvejniekiem doties piekrastes zvejā, un kā jau arī kolēģi teica, kas var būt labāks par vietējo zivi, kas tepat uz vietas ir pagatavota. Tāpēc, manuprāt, īpaša balva vēl būtu vajadzīga, varbūt tāda jau arī ir tiem, kas tieši prota tikko nozvejot zivi, arī tepat uz vietas piekrastē pagatavot un mums to pasniegt. Un šeit arī varētu būt, manuprāt, vieta padomāt, varbūt kādu nodokļu atlaidu varētu būt tieši par vietējās zivs pagatavošanu. Bet jā, ir jāmāk piekrastē dzīvojošiem pielāgoties, un es gan nezinu, kas tieši šo balvu saņems, man šī informācija nav, bet es ceru, ka visiem tiem, kas piekrastē strādā un izmanto tās iespējas, ko Latvijas piekraste dod, un kas joprojām līdz galam nav izmantots, kā mēs zinām, tad tiešām prieks, ka šāda nominācija ir, un jātur tikai īkšķi, lai arī turpmāk piekraste attīstās, un mēs spētu baudīt visus tos labumus, ko jūra dod. Veiksmi darbos, un lai arī jūra ir tīra, lai ir daudz mums visiem zivis, un visi vēl baudīt to, ko jūra dod. Paldies! Paskatīsimies tagad video, kas tad šo balvu saņems. Lūdzu, Līčkungs. Man jūra nevisai. Godīgi sakot, es ar saknēm nāku no Sēlijas. Es esmu ezera cilvēks. Man jūra ir par lielu, par aktīvu. Tur ir pārāk daudz enerģijas priekš manis. Bet mēs attīstamies katrs savā veidā, vai pilnveidojamies, vai maināmies. Tad tā jūra drīzāk mani maina. Viņa papošina mani kaut kā, manu to esību. Mēs atrodamies Pitragu pieturā. Sākotnēji tā bija 3 pāru tāda komūna, un tas, kas šeit notiek,
tā dvēsele šeit, kas ir iedibināta un kā viņi jau tagad redz, tas viss ir lielākoties Paules sasniegums. Bet tā ir drīzāk tāda cilvēka tikšanās vieta, kur iespējams papļāpāt, iedzert kādu burbuļu dzērienu un ļoti garšīgu ēdienu, cenšoties izmantot vietējās izēvielas un vietējo cilvēku darba spēku. Šeit ir gan sociāli, gan ekoloģiski patvērums šī vieta. Vienreiz ieradās pie mums Made, arhitekti, kas šo paviljonu ir izveidojuši, un viņi mūs kaut kā pārliecināja par atbildību pret vietu, materialitāti, vidi, cilvēkiem, kas te dzīvo, atmiņām, vēsturisko kontekstu, saimniecisko kontekstu, un respektīvi daudzas šķautnes šai vietai piemīt. Mēs veicām diezgan nopietnu izpēti, mēs runājam ar cilvēkiem, gandrīz tādā etnogrāfija līmenī, lai šo vietu saprastu. Tiem cilvēkiem, kas te dzīvo, šī vieta ir viss. Mums tas ir uz laiku. Es aicinātu būt atvērtiem pret tiem, kas nāk uz šīm vietām, un arī būt atvērtiem pret tiem, kas te ir jau dzīvo un strādā. Un tiem, kam te ir arī atmiņas. Šeit cilvēki pavadījuši iespējams savus labākos gadus dzīves. Viņiem te ir bijušas attiecības, draudzības, varbūt kāds mīlas romāns. Ja. Un tomēr darbs ir kaut kas, kas vieno cilvēks tā kā cienīt vietu. Tas man novēlēts. Aicinām uz skatuves saņemt balvu nominācijā Gada projekts piekrastes attīstībai Edgaru Ražinski, Sijā sur Mer. Vispirms kāds pateicības vārds. Tā es jau šo to pateicu tajā video. Es ar saknēm esmu no Sēlijas, mēs esam lieli runātāji, lielāki runātāji nekā tur Kurzemē. Un tas pirmais, laikam, ka mēs tur nokļuvām, bija šī tāda noslēgtība. Tie ir cilvēki, kas strādā. Ja, pirmām kārtām, un varbūt pēc tam runā, vai arī pelnīt sagaida, ka runā par viņiem. Un, jā, paldies par izvirzīšanu. Patiesībā mums ļoti palīdzēja nokļūt šeit. Ja. Man liekas, tas nebija tikai mūsu nopelns. Tas bija vietas nopelns, tas bija to cilvēku, kas tur ir nopelns. Un, mēs tur jūtamies ļoti labi. Un, jā, kā mums Sēlijā saka, dzīvojot kā mākat. Paldies! Paldies! Laiks nākamajai nominācijai. Nominācija ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā. Aicinu uz skatuves pasniegt balvu un komentēt šo nomināciju biologu, žurnālistu, pasaules ceļotāju, arī man labu paziņu. Vienu no lielā loma idejas autoriem Māri Olti. Labvakar jūs apkārt. Mēs jau Latvijā šobrīd pamazām paliekam tā kā viena liela ģimene. Un patiešām tie 10 gadi ir aizgājuši. Savulaik, jā, man bija tāds gods, ka man prasīja, kā tev šķiet, vai ir nepieciešama tāda balva? Es teicu, ka balītes mūsu laikos nekad nevar būt par daudz. Drīzāk viņas ir pārāk reti. Jo laukos jau tas tā sanāk, ka tikai vai nu kāzās vai bērēs satiekās. Tāpēc es teicu, jā, labi, es labprāt piedalīšos ar visu, ko varēšu. Un patiešām mēs pat tiem 10 gadiem redzam, kad laureāti jauni un jauni atkal apzināmies, saprotam. Un, manuprāt, mūsu tas lielākais izaicinājums ir saprast tās kopsakarības starp cilvēku, kur es zinu, kā rūdītu turistu un viņa pitraga pieturu, un to, ko tas varētu nozīmēt vietējiem cilvēkam. Tur dzīvot blakām, kā jau Kurzemē droši vien 3 gadus skatīsies, tad nāks arī ciemos.
tas tā pie mums ir pieņemts. Bet es savukārt pārstāvu to neformālo pusi. Dzīvojot 100 kilometrus no Rīgas, skatos, kā laukos ir un kā nav. Un tad es redzu arī, kad ir tā sava garoza un ir tie savi vēlējumi, ko gribēt, ko varēt. Mēs kā biedrības sudrablases, no kuras 6 cilvēkiem, kas mēs 2 tagad esam jau bijuši arī šādi pats stāvējuši uz skatuves, esam padās beiguši ņemties pa gauju, palīdzot zivjaudzētavām lašu un tēviņu vaisliniekus dabūt. Un tad brīdī, kad es sēju tajā ūdenī, tu saproti, ka, jā, es saprotu, viena lieta ir jūra, otra ir piekraste, bet, ja mēs gribētu veltīt kaut kam aplausus, tad ne tikai laureātiem, bet arī šeit pat, piemēram, kaut kādi, cik tas sanāk, 450 metrus var būt, kāds lasis vai taimiņš mēģina nārstot. Un tā ir ļoti grūta misija zemā ūdenī un šādā te zvejnieku ciematā. Vai mēs varam atbalsta aplausus veltīt tām zivīm, kuras lien iekšā ten jūpē un nārstā? Paldies! Es ceru, ka viņas tur aizlidoja un tiešām palīdzēs, jo mums ir grūti saprast to, ka, ja mēs būsim bagātos ūdeņos, tad mums visiem pietiks, bet ja mēs būsim nabagos ūdeņos, tad mēs arī paši pa nabagiem paliekam. Un es tagad skatos no tā, kā tas varētu tālāk attīstīties. Mūsdienās laukos visi zina, kas ir Latviju saimniece. Es novēlētu mums izaugt tik tālu, ka mēs arī zinātu, ka nozīmē realitātes šovs Latviju zivsaimniece. Būtu pavisam savādāka drēbe. Tāpēc man bija jādod par... Nē, vispirms video paskatīsimies. Vispirms video paskatīsimies. Pirms video... Jā, labi, paskatīsimies video. Man jūra patīk vētrās. Tā vētra izpūš sliktās domas. Un ir bijis, ka es aizbraucu pie jūras, apstājos kāpā, atplēšu rokas un vienkārši izkliedzu visu, kas varbūt ir sakrājies. Un jūra man saprot. Mūsu kā organizācijas, kā partnerības lielais lomas, viennozīmīgi var teikt, tie ir mani darbinieki, tā ir mūsu padome, kas kopīgi strādā, lai šo kopīgo darbu mēs Dienvidkurzemē varētu veikt. Mēs veidojam šo kopīgo sadarbības tēlu, mēs veidojam to savu zīmolu, lai mūs zina un lai cilvēki nāk ar savām idejām. Mēs skatāmies, kā mēs viņiem varam palīdzēt, kā mēs varam atbalstīt. Vairāk kā 80 zvejnieki un krodziņi, kafejnīcas ir apkopotas šajā grāmatā un izdalīta šās zīmes, kuri piekrita, ka pie viņiem var iet sētā un iegādāties zivis. Zvejnieks izliek šo zīmi, zaļo pusi. Nāciet, man šobrīd ir zivis. Ja ir sarkanā zīme pagriezta, diemžēl, piedodiet, nav šodien lomas. Šodien mēs jums nevaram piedāvāt. Un šī zīme ir kā vienojošs tāds sauklis, objekts visā piekrastē. Šis darbs ir ļoti feins, man ļoti patīk. Jo tā ir tāda kopā būšana, un tas nekad nebūs darbs no 8 līdz 5. Es novēlu saglabāt šīs zivsaimniecības tradīcijas, tā piekraste, tā ir mūsu bagātība, kuru mums ir jāsaudzē, jālepojās ar viņu. Un lai lielais lomas nav tikai kā pasākums, kurā šodien viss pulcējās, bet liela loma ir katram zvejniekam, kas iziet Baltijas jūrā, lai spēku un izturību gan viņiem, gan mums visiem kopā. Aicinu uz skatuves Lieni Markus Narvilu, Liepājas rajona partnerības un projekts Zivju sezonā. Kaut kas taptu, svarīgi ir tie, kas dara. Tāpēc vispirms paldies zvejniekiem, kas dara, un paldies, ka viņi piekrita piedalīties tādā projektā. Un otrs paldies piekrastes partnerībām,
par to, ka palīdzējāt projektam tapt. Paldies! Paldies! Es viļņojos. Es viļņojos. Veļos līdz tiem kalniem. Es viļņojos, viļņojos, veļos līdz tiem kalniem. Es viļņojos, viļņojos, veļos, viļņojos. Viļņojos, veļos līdz tiem kalniem. Es viļņojos, veļos līdz tiem kalniem. Veļos līdz tiem kalniem.
Salkrastu jauktais koris Animā vadītāja Laura Leontjeva. Nominācija Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā. Aicinu uz skatuves pasniegt šo balvu Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani. Labvakar 10 gadē. Lielā loma 10 gadē un Latvijas dzimšanas dienas mēnesī šis ir tik saviņojis. Es stāvēju jūsu priekšā un īpaši šī nominācija piekrastes. Es atceros, mēs kā Lauku konsultāciju centrs jau vairāk kā 10 gadus organizējam arī lielo zemkopības balvu sējais. Man vienreiz sanāca braukt par piekrasti kopā ar ģimeni. Un es biju nesen atgriezies no Skandināvijas, kur mierīgi redz, kā kuģītis ienāk krastā pie jūras, uzreiz zivs tiek izcept. Tur ir restorāniņš, tur ir tik forši, tur visu to izbaudīt. Un es domāju, mēs taču tāpat brauksim te pa piekrasti un kaut kur iestāsim kādā krodziņā, dabūsim zivi, braucu un nav tās zivis. Vienā vietā prasu nav tās zivs. Un tad arī sapratu, kā var būt Latvija tik bagāta zeme, 500 km jūras. Un nav tās zivs, nav tā dūma, nav tās smaržas. Arī bija zvejnieki, viņi teica, nav mums šoreiz, nav vējš, nav tas. Un tad mēs arī kopā ar Normundu domājam, taču tas ir tas, kas ir jādara, šie mazie piekrastes zvejnieki. Mēs radījām pasākumu programmas priekš maziem zemniekiem. Un es lepojos ar to, ka arī tagad ir mazās programmas priekš maziem piekrastes zvejniekiem. Un šī programma ir ļoti novērtēta. Tā kā tas, kas notiek piekrastē, ir man milzīgs gandarījums. Jūs pat varbūt paši 10 gados liekas tas tāds īsts sprīdis, bet panāks tik daudz. Lepnums par nozari. Un tad, kad man atbrauc ārzemju draugi no ļoti tālām zemēm, kuriem nav Latvijas tāds bagātīgs kā jūra, viņi saka, jūs latvieši pat nesaprotiet, cik jūs esat bagāti. Un vienreiz viens izgāja krastā, tas bija Bērciemam, tuvu Bērciemam vietu, kas izgāja krastā, es viens pats biju. Kilometriem, uz vienu pusi, uz otru. Viņš saka, tas ir kaut kas tāds, kad man visa pasaule vaļā. Ja tev ir jūra, tev ir visa pasaule vaļā. Un mūs daudz ar to apskauž, varbūt mēs to reizēm nenovērtējam. Un tāpēc šī nominācija, piekrastes nominācija, man ir tik mīļa. Īpaši ģimenes uzņēmums, kas strādā vairākās paudzēs. Man kā zemniekam arī 4. paudzē Zemgalē, tas liekas tik vērtīgi tā stabilitāte. Un redzot šos jauniešus, kā Normunds teica, kas ienāk iekšā nozarē, kas grib šo lietu pārņemt tāds patiesas gandarījums, jo es domāju, kamēr būs jūra, tikmēr būs Latvija un zeme. Un zvejnieks būs tas cilvēks, kurš stāvēs krastā, sarunāsies ar jūru, kā teica, klausīsies, ko jūra čukst vai ko jūra dusmās krāc. Un tas būs tās Latvijas simbols, es domāju, un es vienmēr atbalstīšu piekrastes. Man lielzīgs prieks par šo uzvarētāju, ko mēs šodien sveiksim, un es saku, lūdzu video. Ir tāda spītība jau iekšā uz to. Kad jācīnās ar tām grūtībām un kāds labs lomas vienmēr tad uzmundrina to visu. To tā grūti ir pateikt, kas ir tas lielākais aicinājums, bet zvejniekiem ir tāds, ar to saslims. Tas ir tāds āķis lūpā, un tu vairs no viņa nevari atteikties. Tā jūra te vilina. Tur ir viss kopā, tur ir gan saulriet, gan saulēkti, gan piedzīvojumi, gan pārdzīvojumi, un tas visu laikam tos zvejniekus norūda. Un ir labi, ka Zemkopības ministrijā ir labi zivsaimniecības fondi attīstībai, kas palīdz tos vecos zvejniekus esošos noturēt tajā ar dažādiem atbalstiem, tehnikas iegādēji, kas palīdz turpināt, teiksim, to. Paši pirmsākumi varētu būt tādi, noteikti, ka kaut kas asinīs ir palicis no tā, ka tēvs ir 38 gadus jūrā gājis kolhozā pa kuģu mehāniķi. Tā kā mēs 90. gados, principā, viņi te ar vēl vairākiem kolēģiem uzsākām no nulles izveidot. Tā tas viss te lēnām iesākās. Viss jau ir, godīgi sakot, mēs jau tāds ģimenes uzņēmums, mēs visi strādājam. Dēli ir paaugušies un turpina to zveju. Tas ir tā ļoti apsveicam. Es nezinu, cik ilgi tas notiks, bet pagaidām tas tā notiek. Tas tagad būs atkarīgs, cik tālu izturēsim, kas ņems virsroku vai birokrātiskais sloks un visi ierobežojumi, vai ļaus tiem, teiksim, zvejot un turpināt tās tradīcijas. Tagad redzēs. Liels lomas var būt dažāds. Pateicoties Zemkopības ministrijai ir tāds konkurss, kurš jau notiek kaut kāds 10 gadus, ko arī sauc par lielo lomu.
Kāds jau tur kaut ko arī noķer laikam. Pa konkurentiem mēs viens otru neuzskatām, mēs visi esam kolēģi, varētu teikt. Latvijas zivsaimniecībai noteikti novēl izturību, jo priekšā noteikti ir grūti laiki. Ne dēļ zivu resursiem, bet dēļ birokrātijas milzīgās. Lomas viņi noķers, vai vienu gadu, vai otru gadu vairāk vai mazāk, bet lomas viņi māk atrast. Tā kā cerēsim uz lielu lomu un mazāk birokrātiju. Aicinām uz skatuves saņemt balvu Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecības kāja īpašnieku Jāni Pētermani. Kā jau te teica, kurzemnieki nav nekādi lielie runātāji. Bet paldies visai komandai, paldies ģimenei un paldies vērtētājiem. Paldies! Aplausi nebeidz rimties, jo vēl daži ziedi. Un tagad varam pāriet pie nākamās ļoti svarīgas nominācijas. Nominācija Gada uzņēmums zivju apstrādē. Šo nomināciju es aicinu pasniegt profesionāli. Pavāru konkursu laureātu, jauno pavāru mentoru, restorāna Miro šefpavāru Edgaru Balodi, kas arī pēc tam ir sagatavojis arī šeit mums nelielu cienastu. Tā kā lūdzu, Edgar. Jūsu komentārs par nomināciju Gada uzņēmums zivju apstrādē. Labs vakars visiem. Lielais loms 10 gadi. Un mēs, Miro restorāns, ar jums šo laiku. Paldies par uzticību. Uzticību, kas arī man un mums, kā pavāriem, kalpo starp zivju uzņēmumiem. Paldies par garšu, paldies par kvalitāti, paldies par produktu. Un par to, kas tad mums ir sanācis mūsu kopdarbā, jūs varēsiet baudīt šovakar vakariņās. Paldies! Paldies, un tagad video par šā gada laureātu. Esmu dzimis audzis šeit, Puižu ostā. Tēvs bija brigadieris sākumā visiem 3 posmiem. Abi vecie tēvi ir bijuši zvejnieki, un atnākot no armijas, parādījās brīvu vietu, kur tēvs man iesaistīja piekrasts zvejā. Sijā Baņķis nodarbojos ar zvejniecību un pārstrādi. Un mēs zvejojam Rīgas jūras līcī, reņģi, brēteliņi. Nozvejojām, Salacgrības ostas atvedumu cehu, šķirojām pa frakcijām, sasaldējām un pārdodam saldētu zivu. Šis gads bija īpašs ar to, kad aizgājām uz eksportu un lielākais tirgs bija Ukraina un Moldova. Tas ir kolektīvs darbs, jo to jau viss var pateikt kolektīvam, ne jau es viens to lielo lomu ir izcīnījis. Tas ir mans lielais loms ir kolektīvs. Būs zivtiņa, būs naudiņa, būs lielais loms. Aicinām uz skatuves laureātu Gunti Bergu no Sijā Baņķis. Pirms 18 gadiem Sijā Baņķis no piekrastes zvejnieka pārtapa arī par zivju apstrādātāju. Šķirojam, saldējam savus lomus, kā bija jau norādīts, un eksportējam uz Ukrainu, Moldovu un apgādājam arī vietējos konservu cehus ar kvalitatīvu izēvielu. Ceļš ir diezgan ilgs noiets līdz nominācijai, tāpēc paldies konkursu žūrijai par novērtējumu un paldies Dievam par iespēju dzīvot un strādāt pie jūras.
Uz ko tu skaties? Vai tur, kur esi tu? Kāds skaita, cik daudz sauļu bez vismazākā šļaksta ienirst un aizdegas ik ūdens pilienā? Vai tu skaiti? Šodien jūs klausāties Kristapa Krievkalna un Kārļa Kazāka koncertu uzvedumā Krastā saviļņots fragmentus Saukrastu jauktā kora Anima priekšnesumā. Un tagad esam nonākuši pie nākamās nominācijas. Nominācija Jauns un daudzsološs nozarē. Aicinu uz skatuves teikt spēka vārdus visiem zivsaimniekiem un pasniegt šo nomināciju valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Labvakar visi. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais zemkopības ministra kungs, mīļie draugi, klātesošie. Man tiešām ir liels prieks un pagodinājums un gribu teikt lielu paldies par ielūgumu būt kopā ar jums šajā 10. lielā loma pasniegšanas ceremonijā šajā 10. gadadienā. Bet jāsaka, ir 3 iemesli, kādēļ es esmu šeit. Pirmais, lai tiešām teiktu lielu paldies visiem jums, kas darbojās šajā ļoti svarīgajā nozarē, zvejniecībā, piekrastes zvejā, zivapstrādē. Es domāju, ka tikai jūs, kas esat šīs nozars gan profesionāļi, gan entuziasti, zinat visas tās grūtības un zinat arī to gandarījumu, ko šis darbs, ko šī profesija, ko šī nodarbošanās dod. Tas otrs iemesls ir tas, ka es pats esmu dzimis jūrmalnieks, dzīvoju Jūrmalā un jūra man nav sveša. Un es zinu, ka jūra tas nav tikai pastaiga vai peldēšanās jūra, tas ir arī smags darbs. Tas trešais iemesls ir tāds pavisam traks, jo es esmu daudz braucis pa Latvijas novadiem. Esmu bijis zemnieku saimniecībās, uzņēmumos, esmu bijis arī zivju apstrādes uzņēmumos, esmu ticies arī
ar nozares entuziastiem. Tā nu bija sanācis, ka es apmeklēju Carnikavu un bija ļoti jauka tikšanās. Man arī pacienāja ar nēģiem. Vienā no mūsu regulārajām sarunām ar Saeimas priekšsēdētāju es tā kā saslavēju visu, un viņa pieklājīgs cilvēks būdams man aicināja uz nēģu svētkiem. Un solīja pacienāt ar nēģu zupu. Viņa laikam domāja, ka es kā pieklājīgs cilvēks teikšu paldies un neieradīšos. Es biju gan bezkaunīgs, lai ierastos un izzāstu viņai gandrīz visu viņas pašu svārīto zupas katlu. Un te es sapratu, kaut kā ir jākompensē, jābūt arī kopā ar jums un jāsaprot arī tās lietas un tās problēmas, kas jums ir. Es domāju, ka mēs šeit ļoti skaidri dzirdējām gan saucienu par to, ka nozare ir jāmazina birokrātijā. Zivsaimniecība nav vienīgā, kur šī birokrātija ir liela. Mēs labi zinām, kas notiek mūsu valstī, un es tiešām gribu cerēt, ka kopā mēs padarīsim atkal visa veida uzņēmēju darbību arī zivsaimniecībā par atkal tādu, kur ir prieks nodarboties, kur papīra būšana vai elektronisku dokumentu rakstīšana būs tikai absolūtā minimuma robežās. Taču šodien es gribu tiešām uzteikt jūs visus un gribu atgādināt varbūt vienu tādu vēsturisku lietu. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka latvieši ir zemnieku tauta, bet mēs bieži runājam arī par to, ka latvieši ir jūras sarāja tauta. Un savulaik 19. gadsimtā, kad latviešu pašapziņa tikai veidojās, kad veidojās mūsu nācija, Krišāns Valdemārs bija tas, kurš teica tos leģendāros vārdus: brauciet Latviju jūriņā. To mēs bieži zinām, bet tam ir turpinājums: krājiet zeltu pūriņā. Es domāju, ka tas bija viens no tādiem pamudinājumiem saprast, ka mūsu ekonomika balstās ne tikai uz zemkopību, ne tikai uz rūpniecību, bet arī uz to, ko dod jūra. Un es esmu pārliecināts, ka tas tā būs arī nākotnē. Nozarē ir ļoti daudz profesionāļu. Visiem jums es saku paldies, es sveicu visus laureātus. Mana šodienas izvēle, jauns un daudzsološs nozarē, ir saistīta ar diviem aspektiem. Lai nozare plauktu un attīstītos un turpinātos, ir svarīga pieredze, un tādēļ paldies par mūža ieguldījumu, bet ir svarīgas arī jaunas idejas un jauni cilvēki, kas tās piepilda. Un ir svarīgi, ka mūsu cilvēki, mūsu jaunie cilvēki paliek Latvijā, realizē savas idejas, realizē idejas tur, kur tas ir svarīgi. Tādēļ šīs dienas nominante jau ir daudz darījusi pārtikas rūpniecībā ar daudzām jaunām, simtiem ideju. Viņai par to saku lielu paldies, un tā kā es saprotu, ka es nedrīkst nosaukt to vārdu pirms video, tad es vienkārši saku lūdzu video. Šī nav pēdējā versija. Bet, jā. Ne? Jā, nav tas balans prasās sāli. Zīvis, tas bija pavisam nejauši. Pabeidzot bakalaura studijas, es izvēlējos studēt arī maģistra studijās. Tā kā tas bija klātienes studijas, es meklēju puslodes darbu pārtikas ražošanā, un Karavēlā tieši tajā brīdī meklēju vakanci uz laboratorijas speciālistu. Es jau iepriekš biju strādājusi un piekritu, un tā doma jau bija sākotnēji, kad es to darīšu, kamēr studēšu maģistros, un tad jau redzēs. Un kaut kā tas viss aizgāja līdz tam, ka man piedāvāja kļūt par jauno produktu tehnologu, un tas darbu un ideju saraksts tikai aug. Un patiesībā nozare kā tāda mani ievilka. Man nav apnikums, katra diena ir pilnīgi citādāka, tāpēc vēl joprojām esmu šeit jau 10. gadu. Tā sajūta, ka tu esi sasniedzis tieši izveidojot to komandu, apmācot jaunos speciālistus. Pirms pusgada mēs uzlikām milzīgi garu sarakstu ar to, ko mums vajadzētu attīstīt, ieviest, izstrādāt. Un, kad tu atskaties uz to iepriekšējo pusgadu sasniegto, tad ir tiešām gandarījums. Un, ja vēl pēc izstādes no klientiem ir tik pozitīvas atsauksmes, tad tu saproti, ka tu kaut ko dari pareizi šajā dzīvē. Novēlu ne tikai sev, bet arī visiem jums izvirzīt lielus mērķus. Un tādā veidā celsim to Latvijas vārdu pasaulē un būsim panākumiem bagāta tauta.
Man liekas, ka manā dzīvē mans lielais loms noteikti ir mana ģimene, jo tik atbalstoša un tik tiešām mīļa, ka brīžiem liekas, ka es tiešām esmu izcēlus lielo lomu saistībā ar savu ģimeni. Un otrs, protams, ir arī uzņēmums. Uzņēmums, vadība, komanda, kurā es esmu. Aicinām uz skatuves saņemt balvu Sijā Karavelle jauno produktu izstrādes nodaļas vadītāju, pārtikas tehnoloģiju Diānu Upīti. Labvakar, klātesošie! Vispirms vēlos pateikt lielu paldies par izrādīto šo apbalvojumu, izrādīto godu. Bet bez pieteikuma iesniegšanas, protams, es šo balvu nesaņemtu. Tāpēc vislielākais paldies uzņēmuma Sijā Karavelle personāldaļas direktorei Jolantei un uzņēmuma vadītājiem Andrim Bitem un Jānim Endelei. Domājot par nomināciju jauns un daudzsološs, lielu lomu tajā spēlē tas, kādā tu komandā esi ticis. Tāpēc, ka, manuprāt, komanda, jeb tāda, teiksim, tā darba dzīve ir īstenībā komandas spēle. Un ir tā, ka mums respektīvi, kad spēle beidzas, mēs varam saprast to, ka mēs esam viņu nospēlējuši veiksmīgi, mēs esam uzvarējuši, bet te pašā laikā tā vienkārši var paiet ar padarīt laiku. Un svarīgākais ir tas, kā tu šo spēli esi pavadījis. Tāpēc, manuprāt, tie cilvēki, kas ir, viņas treneri, tā ir treneris būs uzņēmuma vadība. Tad dos tev iespēju būt izcilam pozīcijā, kurā pats iespējams nemaz nebūtu. Bet tai pašā laikā arī nes to milzīgo nastu, lai vispār komanda pastāvētu. Turpretī tavi skatītāji, izņemot, protams, dīvānu ekspertus, ir tava ģimene un tuvākie, un tie ir tavi kvēlākie atbalstītāji. Arī brīžos, kad nesokās tā, kā vēlētos. Tavi komandas biedri ir tavi kolēģi, tie ir tik dažādi, bet katrs ar savu unikālo lomu. Un tikai no tevis ir atkarīgs, vai tu šajā komandā esi saspēles vadītājs, līderis vai mūžīgais rezervists. Un izcilai komandai tiešām ir ļoti daudz jāstrādā. Un tas ir, bet, protams, tas ir jādara gudri, mērķtiecīgi un ar deksmi. Es novēlu mums visiem panākumiem bagātu nākotni un lai mums visiem veicās mūsu Latvijā. Mīļš, paldies! Paldies! Paldies!
dzirkstele. Tā uzskrien gaisā tik augstu, ka es vairs neprotu to atšķirt no citām. Es pat nezinu, vai mana dzirkstele vēl tur ir nakts debesīs. Bet es viņai esmu. Un man ar to pietiek. Vienmēr kāda zvaigzne būs pirmā, ko pamanīšu, lai kāja kasātos citas, tas no tumšajām debesīm salasīšu, līdz pašas birs acīs bez mitas. Tumšā, vai tu jau to pazaudēji? Reizēm mākoņi būs kādu zvaigzni aprijuši, tās slēpsies no visām citām. Pat no manām tumšajām acīm tai vēlreiz būs jātiek mākonim garām. Skaties, vai pie tevis tā aizgājusi. Tā zvaigzne, ko mākoņa sala no manām acīm izagusi. Vienmēr kāda zvaigzne būs pirmā, kas dzisīs, lai sauktu sev līdzi citas. Un manas tumšās acis ciet kritīs, lai saules lēts paliktu citiem. Es nezinu, vai tu vēl skaties, vai tu jau sagaidīji. Sliedagas smiltis, zvaigžņu vietā ir izkaisījis. Instrumentālā grupa Kristiāns Krievkalns, Miķelis Vite un Andris Klučenieks. Nominācija par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā. Aicinām sveikt visus cilvēkus, kuru darba mūžs ir saistīts ar jūru un pasniegt šo nomināciju. Saeimas priekšsēdētāju Daigas Mieriņas kundzi. Augsti godātais prezidenta kungs, augsti godātais ministra kungs, cienījamie klātesošie, augsti godātie nominanti. Man ir patiešām liels prieks būt šeit, un šodien ir tāds gods uzticēts pasniegt balvu par mūža ieguldījumu. Un man liekas, šī nominācija jau pasaka visu. Pasaka to, ka cilvēks, kas saņem šo balvu visu mūžu, ir strādājis šajā nozarē, piekrastes zvejniecībā un veltījis visu savu mūžu tam, lai popularizētu piekrastes zvejniecību, rādītu šīs tradīcijas,
nodotu tās citām paaudzēm. Un tas ir cienījami un godājami, jo, kā jau te runāja iepriekšējie, šis arods nav viegls. Un Latvijas lepnums ir un būs vienmēr tās cilvēki, kas nesautīgi strādājuši, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē, kas strādājuši šeit Latvijā. Un Latvija var, un mums ir ar ko lepoties. Un pavisam nesen, domājot par Latvijas tradīcijām, pavisam nesen 11. oktobrī nemateriālā kultūras mantojumā ir iekļautas tīkla aušanas prasmes nemateriālajā kultūras mantojumā, jo tā arī jau ir izzūdoša lieta un profesija. Un tāpat nemateriālajā kultūras mantojumā ir iekļauts arī nēģu ķeršanas tradīcijas, un mums ir patiešām ar ko lepoties šajā nozarē. Un te tika pieminēti nēģi, un tad man droši vien arī ir jāpiemina, ka mēs varam lepoties ar to, ka nu jau divās vietās Latvijā, proti Carnikavā un arī Salacgrīvā, ir ģeogrāfiski aizsargātā zīme, kas ir kvalitātes zīme, ar ko mēs lepojamies ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā un varbūt pat visā pasaulē, jo vienmēr redzot šo zīmi, mēs zinām, ka tieši tajā vietā šis produkts ir ķerts un arī gatavots. Tā kā man ir tas gods pasniegt cilvēkam, kuru vienkārši vienā vārdā kolēģis saka, viņš ir foršs cilvēks. Un tas ir brīnišķīgi, ja var būt labs kolēģis, labs cilvēks. Un, jā, un arī šī mūža arods, kas ir zvejniecība un piekrastes zvejniecība, ir ļoti labi, ja mēs spējam viņu atbalstīt un spējam arī atrast programmas, kā to visu finansēt, tāpēc, ka tas nav viegls darbs un piekrastes zvejniecība nav daudzu gadu desmit, varbūt pat, 100 gadu laikā mainījusies. Tā ir laiva, tie ir tīkli un pats svarīgākais, protams, cilvēki, kas prot šo arodu un vēl ļoti labi, ja spēj nodot to tālāk nākamām paaudzēm. Un kā jau te teica, tas sīkstums un tā darba griba un tā darba spars tiem cilvēkiem jau ir asinīs. Tā ir mīlestība uz mūsu zemi un mīlestība uz jūru un uz to darbu, ko mēs daram. Un par šo lielo darbu un mūžu ieguldījumu liels paldies! Un paldies jums visiem par šo nesautīgo darbu, ko jūs darat šīs nozarē. Un mēs redzam, ka zivju produkcija pasaulē ir ļoti pieprasīta, un tā ir niša, kur es redzu lielas iespējas un potenciāli vēl tālāk attīstīties. Un ja būs gudras atbalsta programmas, tad es domāju, ka arī mūsu Latvijas zivsaimniecība noteikti attīstīsies un arī ieņems ļoti labu vadošu vietu arī pasaulē. Tā kā lūdzu video. Kā zvejnieks tā jūra velk, pat nevar saprast, kā tas notiek, bet tas iekšā kaut kur kopš bērnības, ka tā jūra velk, vienkārši velk. Dzimis es esmu vecā zvejnieku dzimtā. Manai dzimtai ir 100 gadu vēsture. Visi manā dzimtā ir bijuši zvejnieki. Jūra tā ir mana dzīve. Kopš sev atceros, es gāju jūrā. Tēvam līdzi ar vecāko brāli. Zvejo mans dēls. Zvejos mans mazdēls. Bērndārs man bija šeit čūni, jo tad bērndārs vēl nebija mūsu bērni, zvejnieku bērni. Šeit vecāki strādāja zivim, un mēs te visu bariņu kūleņus metām un daudzījāmies, kā saka.
Tad bija pamatskola, pēc tam mēstra vidusskola. Pēc vidusskolas iestājos Tehniskajā universitātē, tajā laikā Politiskais institūts, enerģētikas fakultātē. Bet es kopš bērnības esmu bijis diezgan traks, un, kā tēvs teica, traks, jā. Un tad tur arī 2 gadus es nomācījos, un man pavūdz. Principā man bija jāaiziet no institūta. Tad bija armija dienas. Dienas man pilnībā izmainījies, aizmirst, kas ir bailes. Tās palika kaut kur tālu, svešumā. Tad es 10 gadus nostrādāju milicijā. Pēc tam nāks barikāžu laiks. Mēs pamazām izveidojam ļoti spēcīgu zemesardzes vienību. Mēs bijām viena no pirmajām, kam bija zaļās beretes. Sargājām jūru, mežus, dabu. Un tā dzīve gājusi. Pats lielākais gandarījums ir tas, ka man ir izdevies saglabāt dzimtas mājas, kur dzīvo man bērni un mazbērni. Blakā man ir stipri vīri, kas ir noticējuši man, kas ir noticējuši, ka mēs varam kaut ko izmainīt. Un dēļ viņiem arī es eju, un mēs darīsim visu, lai Latvijas cilvēki, tāpat turisti varētu atbraukt pie zvejnieku mājās, zvejnieku sētā vai vietiņā, kur viņš tirgo tās zivs, un nopirkt kvalitatīvu Latvijas zivi. Tas ir mūsu mērķis. Zvejniekiem Latvijā ir jābūt. Latvija jūras valsts, un lielākā laime cilvēkam, es uzskatu, ir tā, ja viņš var darīt to darbu, kas viņam patīk, ja viņam blakām ir labi cilvēki. Liela laime viņš var dzīvot savas dzimtas mājās 100 gadu Latvijā piekrastiem jūras zvejniekiem. Kam mēs nepatīkam? Mēs nekur neiesim, būs jāiet jums. Tas īsumā tā viss. Aicinām uz skatuves Piekrastes zvejnieku biedrības Mazjūras zvejnieku valdes priekšstādātāju zvejnieku Andri Cīruli. Mīļie draugi, ko es jums varu pateikt? Šeit zālē sēž daudz cilvēku, kas mūsu šos pēdējos gadu laikā ir sapratuši. Zvejnieku piekrastē ir palikuši ļoti maz. Nerunāšu par slikto. Laiki ir mainījušies. Es varētu nosaukt vārdus uz vārdus, kas ir tiešām mūsu draugi. Bet to mēs paspēsim, un viņi paši to zina. Lielu paldies, gribu pateikt cilvēku, kas man blakus ir. Tā ir mans mīļš cilvēks, viņš sapratīs. Tā ir man lielā ģimene, man bērni, mazbērni. Jo dēļ viņiem es dzīvoju. Tie ir visi tie vīri, kas ir sapulcējušies man apkārt. Ja kādreiz varēja teikt, kas jūs tur piekrasts, ne jums izglītības, ne jūs ko varēja. Tagad tie visi vīri nostājušies plec pie pleca. Un laimīgi ir tie cilvēki, gudri tie cilvēki, kas saprot, ka ar zvejniekiem vairs tā nevarēs piekrasti. Kas to nesaprata, es jau teicu, mēs būsim pie savas jūras, jo šī ir mūsu jūra, šī ir mūsu zeme, šī ir mūsu Latvija. Mēs būsim. Negribiet, ejam kopā, nepatiks, būs jāiet. Paldies jums visiem! Lai nākamais skaņdarbs mūs vieno kā liela un gaiša cerība. Tu esi tālu. Nav pat svarīgi, cik tālu. Saulēktā es satieku tevi jūras krastā. Te, kur mēs atnākam pa tikai nojaušamu celiņu krasta kāpās.
Vietā, kur no mums nobirst viss, kas nav mūsu. Tu pazīsti tos viļņus. Tie viļņojas tevī un manī. Un mēs paši kļūstam par jūras krastu. Par vietu, divas jūras, kas jūrā skatās, divas bezgalības, bezgalīgi gaidīs naktī, to punktu, kas pāraug cerībās, tās cerības, kas pārtop laivām. Divas acis, divas jūras, divas acis, divas jūras, jūrai pāri pārplūst. Divas bezgalības, bezgalīgas gaidas, tur naktī un punkts, kas par cerībām netop, no cerībām neaug par laivu. Simtiem citu svešu laivu, tās no punktiem vērtušās cerībās, no cerībām kļūstot par laivām. Divas acis, divas jūras, divas acis, divas jūras, ar jūru saplūst. Divas bezgalības, bezgalīgi gaidīs naktīs, punktu, kas pārvēršas cerībās, cerībās, kas pamazām aizaug.
Salkrastu jauktais koris Anima.